ierosim ļoti lielas svārstības, kas var saraut mums struktūras. Un kādēļ ir vēža attīstīšanās risks? Tādēļ, ka var saraut varbūt mūsu ģenētisko kodu, kas atrodas konkrētā šūnā. Tātad tas aizsargā pret ultravioletu staru. Tā saucamā krāsa? Tieši, Un šeit mēs nonākam līdz šim tematam. Koherācija krāvas, par viņu jau mēs izrunājām, un tātad šeit ir tās lielās valības, ka mēs tā varam teikt. Un visvairāk, kas ir perifērijā, ja mēs runājam par šīm nervu šķiedrām, kas attiek no perifērijas un attiek no centrālās daļas. Tā ir liekas viena ganglionārā šūna, kas savāc informāciju no vairākiem fotoreceptoriem, no cik fotoreceptoriem salīdzinoši ir savāc perifērijā un no cik fotoreceptoriem centrālajā daļā. Izskatās, ka perifērijā no vairākiem fotoreceptoriem. Perifērijā savāc no daudz vairākiem fotoreceptoriem, savukārt centrālajā daļā savāc tikai no dažiem vai pat vienam. Un tas ir arī iemesls, kāpēc apmēram puse iet tieši no šī te reģiona, jo ir viens fotoreceptors, viena šī te ganglionārā šķiedra. Un ko tas atkal mums uzlabo? Izšķirtspēju, tieši tā. Un ko jūs vēl redzat šajā te bildē? Tā gan ir histoloģiska bilde. Ko jūs redzat? Jūs redzat pigmentšūnas, bet ko vēl jūs redzat? Asinsvadi. Principā šis te viss, kas mums bija pirms fotoreceptoriem, ir pabrīdīts sānis. Gan šīs te visas tīglumas daļas, visas šīs te nervu šūnas, gan asinsvadi ir pabrīdīti sānis, lai mums vēl vairāk palielinātu šo te izšķirtspēju, lai gaisma varētu labāk sasniegt šīs te fotoreceptorās šūnas un netikt izkliedēt. Tātad viss tiek darīts, lai palielinātu mūsu izšķirtspēju šajā konkrētajā tīkliņas reģionā. Un satur kovercentāls, kā jūs teicu, satur galvenākā vālības. Labi, un te ir citā bildē šis te fotoreceptoru izvietojumi. Un tātad te mums ir tīkliņi, mēs skatāmies uz tīkliņu tādā horizontālā virzienā, un te jūs redzat melnā līnija apzīmē vālības, un sarkanā līnija apzīmē, es atvainojos nūnus, un sarkanā līnija apzīmē vālītes. Un jūs redzat, tad, kad ir šī te centrālā josla, tad pilnīgi izmainās vālīšu. Tur nav, savukārt ir daudz nūjiņu. Perifērijā, es atvainojos, preklāsējos, daudz vālīšu, maz nūjiņu. Savukārt perifērijā mums ir nūjiņas. Un kas ir šī teta daļa, kādēļ te ir iesvītrots? Lūdzu? Redzes nervs, optiskais disks. Tieši tā. Labi, un te ir nedaudz slaids par to, kas tad ir skotopiska, fotopiska un ir vēl starp mezopiska redzi, tātad melnbalta, krāsu un pa pusē melnbalta, pusē krāsu, kur tiek aktivēti abi šie te abas. Man jātājumi. Piemēram, suņiem skotopiskā redze. Suņiem būs abas redzes, tāpat kā cilvēku viņiem mainīsies atkarībā no apgaismuma, bet tas, kas suņiem atšķirās, tad, kad mēs runāsim par krāsu redzi, viņi nav trikromāti, tātad trikrom ir 3 krāsas, 3 veidu vālītes, viņi ir dikromāti, viņiem ir tikai 2 veidu vālītes, līdz ar to šī krāsu izšķiršanas spēja ir daudz zemāka. Labi, un te mēs nonākam līdz krāsai. Bitei, viņai ir daudz? Bitei ir 4. Bitei ir vālīte, kas ir zils, zaļš, sarkans, plus ultraviolets. Un tad, ja jūs paskatīsieties par šīm te bitēm, ļoti interesanti ir tas, kas cilvēkam, ko cilvēks neredz, ultravioletajā gaismā apstarot šo te priekšmets, piemēram, ziediem, ir pilnīgi citi raksti. Mums izskatās vienkārši dzeltenis zieds, bite redz zīmējumu uz šī te zieda, tieši tādēļ, ka viņi var šeit šīs neizsākas. Tur bija arī tas nektārs, ka tie ziedi izdala, lai viens var atpazīt. Jā, tur ir daudz, un piemēram, ne tikai pureņiem, bet arī putņiem, un ja jūs skatāties parasto, nezinu, pelēko putniņu, tad bieži vien viņiem ir ultravioletajā šī te, principā, ko var redzēt ultravioletajā gaismā, zīmējumu arī, ko redz, principā, putni, bet ko neredz cilvēks. Tā, mēs esam nonākuši pie krāsu redzes, kā jau mēs
cilvēkiem ir 3 veidi vālītes. Un labi, ka jūs neviens neesat gājuši mākslas skolā, jo, ja jūs būtu gājuši mākslas skolā, kādas būtu jūsu pamatkrāsas, gošu krāsām? Dzeltens, zils un sarkans. Bet šeit ir zaļš, zils un sarkans. Tie, kas draudzējās ar datoru, tiem nebūs problēma, tiem uzreiz būs zaļš, zils, sarkans. RGB tieši tā. Un tātad tiek nosaukts zilās ir īso viļņu, sarkanās ir garo viļņu un zaļās ir vidējo viļņu. Jeb S, M, L. Tā kā short, medium, long, vai arī pēc krāsas. Un kas ir šeit te ar raustītu līniju, tādēļ, ka principā tā nav krāsa, bet šīm te mūjiņām arī ir absorpcijas maksimumi. Un tātad, ar ko viņas atšķirās šīs te dažādās vālītes? Tieši ar šiem te absorpcijas maksimumiem. Tātad zilās vālītes absorpcijas maksimums ir kaut kur 400. Tas melnais ir tā optiskā redz? Nē, melnais ir vālīte ar mūjiņām. Šis te ir mūjiņām, un šīs ir 3 vālīšu. Un kā mums rodas, ja mums ir tikai 3 šīs te vālītes, kā mums rodas violeta, kā mums rodas dzeltena, kā jums liekas? Samaisās tieši tā mēs, ja mums rīt gaisma, vai gaisma vienmēr ir gaisma, tātad sastāv cik vietu mums krāsu. Ja mēs skatāmies varbīgsni, man liekas, ka jāsēpams. Ja mēs viņus ar prizmu sadalām, mēs iegūstam zils, zaļš, visu šo te spektru mēs iegūstam. Tad, ja rīt gaisma, viņa ir ar kādu noteiktu šo te viļņa gājumu. Bet viņa mums, ja krīt gaisma šeit te, tad viņa mums uzbudinās gan sarkano vālīti, gan zaļo vālīti. Taču sarkano vālīti viņa uzbudinās vairāk nekā zaļo, vai ne? Un pēc šīs te proporcijas, cik spēcīgi ir uzbudināti viena vai otra vālīte, principā ņemsim, ka šeit tiek uzbudināti pa 97%, tātad un šeit te pa 50%. Un tātad šāda te attiecība mums nozīmē, ka centrālā nervu sistēma, ja mums redzes garoze, to interpretēs kā oranžu krāsu. Tad, ja šobrīd skatos uz sarkano vālīti, man tiek uzbudināts sarkanās vālīti? Ja jūs skatāties uz sarkano vālīti, tad principā jums tiek uzbudināta sarkanā vālīte un mazāk zaļā vālīte. Tad tiek uzbudināts abas, bet šī tiek uzbudināta vairāk. Varbūt tā, ka īstenībā atšķirās cilvēki un tā krāsa redz. To ir ļoti grūti, tas ir ļoti vērtējums, bet principā tā var būt, jo tad mums no vērtības iemāca, ka zaļš ir zaļš un sarkans ir sarkans. Īstenībā varbūt mēs redzam līdz zilu, bet mums ir iemācīts, ka tas ir sarkans ļoti vienkārši ģimāri. Un tā gluži ne, bet, protams, atšķirās šis te. Un tad, kad mēs runājam par zilu zaļiem koņiem, tad arī vienam, kas pats ir zils, un otram, kas pats ir zaļš. Bet tas ir arī ļoti daudz atkarīgs no tā, kā bērnam ir iemācīts, kur ir tā robeža, kur beidzās zaļš un kur tad sākās vēl arī zils. Vai par šo ir skaidrs? Kā veidojās, kā mums, piemēram, veidojās zaļa krāsa, vai kā veidojās dzeltena krāsa? No zaļa un sarkana. Bet kas notiek? Kura vālīte tiek uzbudināta vairāk? Kuras tiek uzbudināta? Mazāk. Zaļā vairāk. Zaļā tiek uzbudināta vairāk. Apakšā vienādi tiek uzbudināta sarkanā un zilā vālīte. Bet mazāk vai zaļā. Tās kāda rāda, apmēram precīzi uz augšu. Vai es gribu zināt, kā dzeltenā krāsa skatos uz augšu? Jā, jūs varat skatīties. Skatos, kas tiek uzbudināta. Jā. Tas ir skaidrs. Un šeit ir vienkāršotā veidā. Tas pats var vienkārši ar teglītiem un lielumiem. Tātad, ja vairāk tiek uzbudināta zilā vālīte, mazāk zaļā un pavisam maz sarkanā, tad tas, ko mēs redzam, ir zila krāsa. Savukārt, ja tiek uzbudināta zilā mazāk, zaļā vairāk, sarkanā mazāk, tas, ko mēs pat izrunājam, tad mēs redzam zaļu. Kas notiek, ja mēs redzam baltu krāsu? Visas tiek uzmanāts vienādi, jo kas ir balta krāsa? Visas krāsas kopā. Savukārt melna krāsa, kas ir? Nekas, kad ir tukšums, principā, kad nav šo te atsterotās gaismas. Un kādēļ ir šī bildīte?
Tikai tādēļ, lai jūs saprotat, ka pēc tam šī te krāsu sajūta jau ir centrālajā struktūrā, mums principā garoza veido mums šo te krāsas sajūtu. Vai tā ir lila, vai tā ir zaļa, vai tā ir zila, vai kura cita krāsa. Un rekuris ir ielikumi to, ko jūs prasījāt par šī te. Tas ir tāds pats absorpcijas maksimums, kā mēs skatījāmies nu pat cilvēkam. Tikai šis te ir, nu labi, šis ir īpašs gadījums, jo viņam ir ultravioletais šis te. Kas tas ir? Absorpcija. Tas ir suns, šis Japāņu kaut kāds. Nezinu. Visiem zīmītājiem izņemot primātiem ir dikromātiska redze. Tātad ir 2 tipu vālītes. Cilvēkam ir 3 tipu vālītes, un cilvēks arī ir uz primātām. Evolucionāri. Šeit jūs redzat kukai, un šī te vālīte ir šī ultravioletā. Redzat, kur viņiem te nav viens gals, bet šī jau ir ultravioletā spektra daļa. Un mums valoži ir apdāvināti, viņiem ir 4 tipu vālītes. Principā tā jau ir tetrakromātija, kad ir šīs te 4 tipu vālītes, un viņi redz vairāk krāsu nekā redzam mēs, protams, to nevar iztēloties, kā īsti viņi redz. Un ir arī 5 tipu vālītes un pat 8 tipu vālītes. Ne visām zīmīm, tur no stugām ļoti atšķirīgas. Šī ir tam delfīnam? Nē, mācieši pateikt, delfīnam šiem līdzīgās cilvēks. Jā. Tad viņam tā skaņa baigā. Skaņas ir redzes. Tas nav saistīts redzes, tas ir cits. Bet tām 8 vālītēm ir sakramā, Viņi var sīkāk sadot. Tas, kas kuriem ir ļoti interesants, ka viņiem, domāju, valodam ir 4 kāda zīme dzīves. Šie te, sanāk, viņas tur lammas tādas viņi neredz un rengēns tārs arī viņi neredz, bet te ir vairāk šo te vālīšu. Viņas atrodas tu vienu otrā. Es nezinu, ka viņam vai tik labi izšķirtuši. To es nemācīšu kā te. Un putnēm ir speciāls pielāgums fotoreceptoriem, arī rāpuliem, lai varētu atbūt šos te spektrus vien no otra, jo ļoti tuvu atrodas viens pie otra. Ir fotoreceptoros speciāli eļas pilnīgi, kas ir tonēri, kādā noteiktā tonī. Un principā tas maina to, kāda gaisma tiek izlaista cauri. Un tādā veidā var vēl smalkāk sadalīt, kurš tad būs jutīgāks tieši pret kuru daļu, pret kuru šo te viņa gaļu. Labi, un tas bija par krāsu redzi, vai jums par krāsu redzi ir kādi jautājumi, un šodien mēs darīsim krāsu redzi? Nav. Visu sapratā. Labi, un tad vēl nedaudz par attālumu noteikšanu. Kā jums liekas, kā mēs varam noteikt attālumu? Es tagad aptuveni zinu, kādā attālumā paiešu 2 soļus, būšu jums klāt. Kā es zinu, cik tālu jūs no manis atrodaties? Ir ar ko salīdzināt? Ir ar ko salīdzināt, tas ir viens. Es zinu, cik aptuveni jūs esat garā, un es zinu aptuveni, cik jūs esat garš. Un vienkārši pēc tā, kā jūs izmaināties, es varu pateikt, cik aptuveni tālu jūs esat. Labi, tas ir viens veids, bet ja mēs nezinām, mums nav šo te orientieru. Tas fokusēšanas attālums, ne? Nē, to dara akomodācija. Jūs man visi esat fokusā. Nav tāds kaut kāds attālums, kur vairs nevar izšķirt. Nu, iespējams, jā, ir tāds attālums, kas jau ir ļoti tālu. Kā jums, ja jūs noliekat roku vienā stāvā savā redzes laukā, un ja jūs grozat galvu, kas jums vairāk mainīsies? Paskatieties uz roku, nu, neskatieties uz roku, bet koncentrēties uz roku. Roka vispār pazūd, ja jūs pagriežat galvu, viņa pazūd. Bet, ja jūs koncentrēties uz tālā punktā kaut ko, kas mums ir, tad jūs grozot galvu, šis te punkts nekad pilnīgi nepazūd. Principā, tie priekšmeti, kas ir tuvāk pie acīm, viņi grozot galvu kustās vairāk nekā tie priekšmeti, kas ir tālu. Vai tas vēl skaidrs nepaliks? Ja jūs braucat ar mašīnu, tad jums ir koki. Jūs braucat ar jūru, tur ir skaists stāvviens. Jums, ja jūs braucat garām, visu laiku koki. Tad, kad jūs braucat, koki pazūd, bet sauli paliek. Vai ne? Un saules jūs tā nebrauc vienkārši garām. Un tas ir tas pats, ko es teicu, ka tie, kas ir tuvāk,
tie mums no redzes lauka pazudīs ātrāk nekā tie, kas atrodas tālāk.